Šobrīd es dzīvoju un arī kalpoju Robežos, tas ir 30 km no Rīgas, un tas jau pirms kādu laiku, pirms bija bijis, arī saņēmu šo redzējumu, šo vīziju veidot jaunu draugu Robežos, un šobrīd arī tur mēs strādājam, tikko šī gada janvārī arī sākām ar alpu kursu un turpinām arī to ar Bībeles studiju grupām. Pamazām tāds sākums ir sācies un esam kādi mazi kodolu grupiņi jau esam un vēl kādi cilvēki, kas jau nāk uz alpu kursu, ir apmēram 10-12 cilvēki. Piespiesties un regulāri to darīt, kas ir jādara, jo ļoti bieži gribās varbūt uzreiz liels skaists rezultāts, bet kā šobrīd, kā jau es minēju, ka varbūt tā grupiņa ir maziņa, bet sākt un darīt, un būtībā ļoti bieži varbūt ir tāds pagurums, aina varbūt pat pēc un priekš kam, bet tas tāds izaicinājums vienkārši celties, iet un darīt un cīnīties un domāt un lūgt, lai tiešām ikdienā staigāt kopā ar Dievu un meklēt viņa gribu ikdienā, lai es būtu pieejams visur viņam, lai es varētu kalpot tur un tiešām ar šo mērķi veidot draugu Robežos. Liekas, bija ļoti svētīga, nozīmīga nedēļa, jo pirmajā dienā mums sākās ar to, būtībā mācīja mums par prezentācijas prasmēm. Un tas man ļoti tādas vairākas lietas ir iemācījis un atgādināja tīri par to, piemēram, es sapratu, ka man ir balss, ka man ir jāizmanto balss, drošāks var mainīt, skaļāk, klusāk, un nevis tikai vienmuļi runāts, piemēram, svētru, un tad ir, vēl daudz dažādas lietas, piemēram, par žestiem un par vairākām lietām, kas man ļoti uzrunāja, ko es noteikti trenēšu un mācīšos, kas man ļoti palīdzēs tālāk. Un savukārt tīri pēc tam praktiski vēl, ka mums vajadzēja sagatavot arī svētrunu 12 minūšu garumā, kas arī ļoti grūti. To gatavošanas posmā ļoti daudz arī vajadzēja arī piespiest sevi, un atkal tas bija izaicinājums kārtīgi izdomāt visu, un pēc tam vajadzēja arī mums auditorijā to sludināt. Un ļoti svētīgi, protams, ir tas, ka, kad es gatavoju sludinājis, ka pēc tam visi brāļi, kas klausījās un arī pasniedzēji, pieredzējuši, ka viņi pēc tam analizēja un pastāst, kas man bija labi un kas nebija tik labi un pie kā man ir jāstrādā. Un tas man ļoti palīdz. Jo, piemēram, salīdzinot arī no pagājušās reizes, ka arī mums bija līdzīgi tās sludināšanas praktikums, kas jau daudz ko no tās reizes piedomāju šajā reizē, un tas man palīdzēja, un tas palīdz pieaugt un attīstīt šīs prasmes. Veidoties kā mācītājs.